Labdien! Šodien sākam kārtējo sarunu ar mūsu pašcieņas Tauta Zeme valsts Rīgas domes priekšsēdētāja kandidātu Guntaru Vītolu. Sveiki, Guntar! Apsveicu tevi, ka tu esi mūsu, man liekas, arī viens no tādiem reāliem kandidātiem, un varbūt uzreiz sākam runāt par to, ka Rīga ir pelnījusi daudz lielo investoru skaitu, un ja mēs nevaram šeit dabūt tādus, teiksim, kā Nvidia vai Microsoft vai Amazon vai kaut ko tādu, tad varbūt par to video slāni varbūt parunā un īsti. Mēs jau esam vairākas reizes runājuši, kas tur ir pie vainas, vai tur prāmi satiksmes trūkums, vai tie nodokļi, vai kaut kas vēl. Pasaki savu viedokli par šo. Un ko tu darītu, un ko mēs varētu kopā ar valdību darīt? Skaties, pirmkārt, Rīgas attīstība nav iedomājama bez valsts attīstības, ar sadarbību ar valsti. Tu praktiski nevar izdarīt neko. Tad mūsu plānā ir, piemēram, iesaistīt dzelzceļa satiksmi, lai nodrošinātu labāku transporta sistēmu Rīgā. Tas nozīmē vērsties pie valdības, tur ir satiksmes ministrija. Un ja tev tur priekšā ir Briškens, tu jau nevar panākt neko. Jā. Līdz ar to arī tā Rīgas attīstība, viņa nekad nenotiks, ja gan Rīgā, gan valdībā nebūs vienoti ieinteresētas personas un tie, kas to virzīs. Un šobrīd jau mēs redzam ļoti veiksmīgu neattīstību, gan valsts, gan pilsētas līmenī. Un tas ir izskaidrojums ar to, ka vienotība ar saviem draudziņiem viņi faktiski vada gan valdību, gan Rīgu. Un tad tas rezultāts tiešām ir sinhrons un absolūti atbilst sagaidājumiem, ievērojot, kā viņi vispār saimnieko. Labi, bet es biju nesen Gdaņskā, kas arī Baltijas jūras pilsēta. Viņi faktiski ir varbūt drusku mazāk par Rīgu, un viņi nav galvaspilsēta kā tāda. Osta pilna ar kuģiem, lieliem, maziem, prāmi iebrauc regulāri dažādi, teiksim. Bet vecpilsētā pa to galveno ielu, kas ir gājēja iela, kur ir kafejnīcas, restorāni, šajā laikā nevar īsti paiet, sevišķi, ja tā ir nedēļas nogale, piekdien, sestdien, Tur ir pūļi, šeit viss ir tukšs. Un es arī domāju, vai tas, ka pacēlām, teiksim, ienākuma nodokli, no iedzīvotāju ienākuma nodokli, tas varbūt neskar tik daudz mūs, bet ka mēs nevaram PVN samazināt kafejnīcām, restorāniem kaut kādā veidā. Mēs neesam arī samazinājuši pietiekam nekustamā īpašuma nodokli varbūt. Es runāju par Vecrīgu un Vecpilsētu pašreiz, Tas var būt galvenais iemesls, jo Polija ir tuvāk Ukrainai kā Latvija. Polija robežojas ar Ukrainu. Mums atsaucās uz karu. Mums ir karš. Varētu domāt, ka Latvija visur karo, Igaunija, Lietuva nekaro, Polija nekaro. Kā to skaidro? Gdaņska, Rīga. 10 reizes vairāk turistu. Jā, jebkurā gadījumā, lai pilsēta atgūtu dzīvību, pirmais un galvenais ir, lai tajā būtu cilvēki. Jā. Arī mēs paši. Ja mēs pazaudējām prāmi, un mēs to izdarījām faktiski tikai savas nemāklības dēļ, ja mēs nepazinājām PVN likmi restorānu nozarei, rezultātā aizvērās faktiski virkni, tur man liekas kā 10 restorāni, kas darbojās jau no neatkarības atjaunošanas laika, faktiski 30 gadus. Tad soli pa solim mēs aizvācam to savu piedāvājumu, kas mums ir turistiem, mēs likvidējam transporta satiksmi, kas šos turistus šeit atved, un mēs parunāsim arī tālāk, tas ir saistīts tieši ar kādā veidā Rīgas doma saimnieko. Mēs bremzējam arī tos uzņēmējus, kas darbojās pilsētā, un rada šo te piedāvājumu, un vienlaicīgi paceļam cenas. Un es gribētu pievērsties ļoti konkrētiem piemēriem, vismaz 2 dažādās nozarēs, kas ļoti labi raksturo Rīgas vadības pašreizējo attieksmi pret savu saimniecību, pret savu valsti. Labi, bet tagad vizītkārtē, Pieņemsim, cilvēks nekad Rīgā nav bijis, viņš ielido Rīgas lidostā, moderna lidostā, veikali, tur taksri, turkiem pieder, kam tur netika vēl, bet tagad tu izēj ārā. Un ko tu redzi? Noplukuši taksometri, konkurences padomu atcēla, bija kādreiz kaut vai tie paši ar Baltiku vienā krāsā, ja daudz maz paziņoja, ka tagad katrs var braukt.
iekāp iekšā taksometrs smirda, tur kaut kāds valodu neprot šoferis, jā. 3 pēdējās domes, 12 gadi ir pagājuši kaut kur, jā, jo es atceros, ka bija kaut kādā tur 12. gadu vēlēšanas, vai kurās es tur 1 gadu nostrādāju Rīgas domē, kad sāk šos jautājumus risināt. Kāds paliek iespējas, teiksim, tam Rīgas viesim? Pirmkārt, viņš nevar atrast, kur iekāpt normāli. Ja? Otkārt, viņš ar to taksonu pabrauc, viņam uzprast 5-kārtīgu cenu. Ja? Nevar ne valdība, ne satiksmes ministrija, ne visas šīs 3 Rīgas domes nav sakārtojuši kaut vai tik elementāru lietu, lai palaistu kaut vai tramvaju no centrālās stacijas, kas jau iet līdz Āgenskalnam, ja? Kas tur kaut kādi 8 vai 10 kilometri neko nemaksā. Kur ir tā problēma? Ja? Un murgo atkal pa kaut kādiem 100 miljonu, kaut kādiem Rail Baltikiem, kur atgaiss tramvajs tur aizbraukt 10 minūtēs uz lidostai. Jā, tā galvenā problēma jau ir faktiski tajā vadībā, politiskajā vadībā, kas ir Rīgā, jo Rīgā vadība ir tieši politiska. Kurš politspēks vai kuri mēra kandidāti šobrīd, kas iet, kur ir vadījuši kaut vai mazu uzņēmēju, paši cīnījušies par savu izdzīvošanu. Nevis dzīvo mākoņu pasaulē, ka viņi atšķir katalogu, mēs gribam tur, es nezinu, Mercedesu, lai viņš būtu par takša vietā vai vēl kaut ko, vai kaut kādas prasības, ja, ka tur visam jābūt glancētam un smukam, un viņi nezina to reālo dzīvi, ja viņi nav vadījuši pat publisko toaleti. Tas varētu būt tāds labs piedāvājums visiem tiem kandidātiem. Es vakar arī biju uz raidījumu, un raidījums bija par uzņēmēju problēmām Rīgā, un es skatījos uz visiem, man nebija īsti ar viņiem ko runāt vai oponēt, jo tur notika kaut kāda tukšrunāšana par kaut kādām konkrētām lietām, par puķpodiem, stāvvietām un soliņiem. Bet es saprotu, ka tu jau vari sākt kaut ko vadīt. Vienalga, kāda tev ir šī politiskā platforma, smuki saukļi, un tu zini, ka tādas raksta PR aģentūras, un viņi visi izskatās. Bet paskatieties uz tiem cilvēkiem, kas iet kandidē uz šiem amatiem, vai viņi vispār, jebkādi ir kaut ko darījuši saimnieciskā plāksnē. Un tādi ir ļoti, ļoti nedaudz. Un viņi ir arī savā ziņā pretrunīgi. Tu pareizi pieminēji, jā, tātad šo te raidījumu. Es arī viņu noskatījos vakarā 22, un man ir tāds jautājums, kā cilvēki, kas jau ir gadiem strādājuši, skatoties uz viņiem, ir skaidrs, ka neviens no viņiem nav cienīgs un pat nav spējīgs šo amatu ieņemt. Jā. Viņi nesaprot problēmas, viņi neredz, teiksim, kas būtu jādara, un viņi nevar redzēt, teiksim, tās Rīgas saistība ar Baltijas jūras lielpilsētām, kādā veidā, jā, tiek runāts par kaut ko nesvarīgu. Vai tā ir izglītības problēma kaut kāda, teiksim, tagad, jo mums jau ir vispārējais izglītības sabrukums kā tāds, un bez Saeimas jautājumus mēs nevaram atrisināt. Kā tu redzi tos? Redzi. Es redzu 2-3 kandidātus, kas varēs ar tevi konkurēt, ieskaitot tevi. Jā, tad 1 vai 2, kas varbūt būtu līdzvērtīgi, kas orientējas drusciņi kaut kādā plašākā līmenī par Rīgu. Jā. Pārējie jau tur ir tā kā karikatūra vairāk. Nē, es negribētu apvainot nevienu konkrētu cilvēku. Ja? Es gribu. Bet skaties, Rīga ir saimniecisks mehānisms. Ja? Rīgā notiek puse no valsts uzņēmēja darbības. Ja tu gribi vienkārši, lai tev būtu tīras ielas, lai tev sniegu novākt, bedrītes salbot, tie visi ir saimnieciski jautājumi. Tāpēc ir jābūt ļoti spēcīgai šai te komandai, kas nodarbojās tieši ar saimniecisko jautājumu attīstīšanu. Un tad tie arī būs tie, kas varēs runāt ar investoriem un ieinteresēt. Jo tu jau nevari ieinteresēt investori, ja tu nekad neesi vispār bijis uzņēmēja pusē. Un mani konkurenti mani pilnībā apmierina, jo tur ir arī kultūras joma, ir sociālā joma. Un tur ir cilvēki, kas ir strādājuši, bet saimnieciskais gals, ja, tad, kad šie cilvēki ķerās pie kaut kāda saimnieciska lēmuma paņemšanas, es ļoti labprāt izstāstīšu par piemēriem. Viņi ir vienkārši galēji absurdi. Tad sanāk, tā kā nevis labi, nevis briesmīgi, labāk, lai viņi vienkārši neķerto šīm lietām klāt. Tā es gribētu teikt. Ir, jā, tas, ko teicu, es sāku domāt, ir viena interesanta lieta, ja, ko daudz varbūt Latvijā nezina. Ir valstis, kur pilsētas mērs ir arī ministru kabineta loceklis, vienlaicīgi. Ja. Un tas prasa varbūt arī nākamai Saeimai šo jautājumu, varbūt vajag speciāli likumu par Rīgu kā pilsētu, kā valsts pilsētu, ja, kur arī, teiksim, ministru
kabinetā ir, varbūt viņš ir biedrs ministra kaut kāds amats, pašvaldību ministra biedrs vai kaut kas tāds, jā. Jo pāriesim tagad pie vēl tikpat svarīga notikuma, jeb problēmas Rīgā. Ir lietas, ko tu nevari atrisināt. Mēs jau kādreiz esam runājuši. Mums ir Rīgā vesela rinda ēku, es runāju par centrālo daļu, kur ir dažādi īpašnieki. Ir, teiksim, Rīgas namiem ir kaut kas, ir Rīgas uzņēmumi, jā, pašvaldību uzņēmumi, ir valsts nekustami īpašumi. Jā. Un viens piemērs jau ir šis te biznesa centrs Parkā, jā, kur kādreiz bija Latvijas centrāla komiteja, kas tur gadiem stāv un tā. Un tad, ja te kaut kāds investors grib, teiksim, tā ir miljardu kompānija vai arī 100 miljonu kompānija, kurā ir pieradusi savos birojos strādāt, jā, kaut kādos. Viņi var izīrēt, mums arī kaut kādu biroju būvēs, bet, piemēram, viņi gribētu savu uzbūvēt, jā. Viņi dabūtu atkal veselu gadu staigāt apkārt, jo mēs, man liekas, esam pēc reitingiem tur pasaulē tikai kaut kādi 52. vai, es saku, 6. 10. iekļuvuši, jā, ar visādām birokrātiskām procedūrām, lai te vispār sāk kaut kādu būvniecību. Ja, tad tu, pieņemsim, tu esi miljardieris atbrauc, ja, nav jābūt obligāti Trumpam, tur vai Bezos vai vēl kāds. Tu jau Rīgas lidostā jau satiecies ar problēmu, ka tev grib apkrāpt, tad tu atbrauc uz šejienu, ja. Tu gribi aiziet uz kantori kaut kādu, atrisināt kaut kādu problēmu, gadiem runā par viena jautājuma, tur kaut kādu biroju, kur tu ieej un atrisini. Tu nevari uzcelt nekādu biroju, tu nevari arī uzcelt tik ātri, ja, ko tu tur darīsi, lai kaut kā šo problēmu risinātu? Redz, pirmkārt ir svarīgi izdalīt to rajonu, kur varētu šāda te, piemēram, daudz stāvu apbūve notikt. Ja? Mums ir, ja mēs skatāmies tuvāk centram, tur tad ir Ķīpsala un pretī mums ir Zundas torņi, tur ir Saules akmens. Tur tās vietas bija tik, cik viņas ir. Kaut ko tur var uzbūvēt, bet tā nav tā vieta, kur tu vari uzbūvēt. Bet, piemēram, perspektīvas rajons iespējams ir pāri Daugavai. Faktiski, ja mēs skatāmies no otras puses, kur ir vienības gatavs gals, kas ir tuvāk Daugavai, tur ir diezgan plašas rūpnieciskas teritorijas. Un tā viena no lietām, ja mēs gribam veidot šādu kaut kādu biznesa centru vietu, tad tā ir potenciāli tas, kur mēs varētu skatīties. Bet jebkurā gadījumā tam ir jābūt kaut kādam plašākam zonējumam, kur varētu uzbūvēt nevis vienu, iespraust kaut kādu torni, ja, bet kur viņi varētu būt sagrupēti kaut kādā vienā. Un otra vieta, protams, ir pie lidostas. Jo lidosta savulaik bija doma tāda, ka tur izveidosies viesnīcu un konferenču centru tāds kā klasters. Jā. Tur ir šausmīgi daudz zemes. Un tad pie mums lidotu un atnest mums naudu tie, kas līdzīgi kā brauc uz Dubajām, bet nevajag jau vienmēr braukt uz kurortu. Ja? Tev ir viesnīca un šitais te komplekss. Nekas no tā nav izdarīts. Tur nesen bija skandāls, ka vienkārši iznomāto zemi vai no atņēma vai kā savādāk. Bet šī attīstība nenotiek. Bet, piemēram, tas ir ļoti, ļoti perspektīvs rajons, jo tur īstenībā nevienam netraucē. Tur jau tā jau ir troksnis, tur lido lidmašīnas. Tur varētu būvēt arī ofisu un centrus. Un tad arī tas tranzīta plūsma, kas notiek caur Rīgas lidostu, arī tur cilvēkiem būtu interesi iziet kaut kur ārā, tur būtu kafejnīcas, veikali, varbūt varētu uzbraukt kādā daudzstāvu ēkas augšā, tur būtu skats uz Rīgu, tu paskatītos, tur ir ļoti skaista pilsēta, upe, dažādi torņi. Tā jau tu šīs lietas risini, bet vispirms tev vajag iekustināt šo te ekonomisko mehānismu, jo tāpēc tur jau pat nevajag taksometri, tu izkāp ārā un tu zini, ka Rīgā ir aizvērušies ciet visi. Daudz maz labie restorāni un palikuši Hesburgers, McDonald's un labākais varētu būt Lido. Ko tu tur brauks un skatīsies? Tad tu pats pieminēji ūdeni. Ja? Tad man paliek iespējas, ka Rīga nav pilsēta, kas ir atvērta pret skaisto ūdeni. Ja? Mums var teikt, ka mums tāds klimats nav, bet Helsinkos jau viņš nav siltāks, vai, ka, teiksim, kaut kur aizbraucot vēl uz ziemeļiem, ja? Pie Somijas jūras līča. Un tad ir jautājums. Mums ir tādas skaistas vietas kā Juglas ezers, Ķīšas ezers, ja? Mājokļi. Tagad ir parādījies tas projekts viens, ja, pa 3 miljardiem, ka tur gar Daugavu varētu uzbūvēt, bet faktiski
visa krastmala Daugavai, arī pārdaugavā, viņi jau nav apbūvēti. Ir tikai tas mazais gabals, kas ir Ķīpsalā, kur ir privātmājas. Kāpēc Rīga nav izmantojusi, teiksim, šo iespēju? Nu, paskaties, Āgenskalna līcis, Kapagrāvis, visur ir ūdeņi, kur tu gribi, Daugava visā garumā tur ir kā osta tiek izmantot uz otru pusi, bet tur taču visur varēja būvēt dzīvojamās mājas, un nekas nav zaudēts. Tu pats zini, kā ir Kopenhāgenā, ka pēdējos 5 gados visur ir piebūvēts klāt, un pat pierok vēl kaut kādus no tās upes, kaut kādus kanālus, lai cilvēkiem zem logiem tur stāv laivas, kaut kādas buru laiviņas, kaut kādas, visi šie jautājumi, Un pie viena, tas ir mums tagad pēdējais jautājums arī. Ja mēs risinām šos jautājumus, tad kāpēc arī es tagad atkal nogāju kājām? Skatlogi mums ir daudz zemākā kvalitāte, es runāju jau par dizainu, par noformējumu, Gan uzraksti neoni, gan vecerīgā maz kaltu, teiksim, izkārtņu. Jugendstilā, teiksim, rajonā mums nav laternas, kas bija tajā laikā. Vai Rīgai tomēr nevajag kaut kādu vienotu dizaina kodu? Mums ir pat man liekas, frakcija kods Rīgai, bet nav jau tā dizaina koda kā tāda, teiksim. Segumi ir bez izdomas, nav krāsaini, teiksim, tepat aizbrauc Eiropas pilsētās, Un uzraksti pēdējais, Mums te daudz runāt par to latviskumu, bet piedod man, no 3 2 uzraksti ir nesaprotam, kas tur ir domāts. It kā angliski, bet kaut kādi nosaukumi jocīgi. Es domāju, ka mums vispār pietiek pašcieņas. Un ūdens, un dizains, Pašcieņas, teiksim, un lepnumu par savu valsti un savu identitāti, savu kultūru. Ja mēs cenšamies darīt pakaļ kādam citam, uzlikt šos te kofīnus un šopus un vēl kaut ko, faktiski atdarināt tādu faktiski bezpersonisku dizainu. Es absolūti piekrītu, ka vismaz vecpilsētā, teiksim, attiecībā uz izkārtnēm un tā tālāk, būtu ļoti labi, un tas nemaksā dārgi. Vienkārši vienotas prasības kaut kādam savai identitātei un tam līdzīgi. Un es domāju, ka jālieto vairāk ir arī latviešu valoda. Beidziet darīt pakaļ, un kāpēc visam jābūt šopam vai inam? No kurienes tas nāk? Bet kāpēc gar ūdeni mēs neceļam mājas? Piemēram, kaut vai kanāls no Ķīšezeru uz Baltazeru. Es ar laivu nobraucu. Es varu pateikt, tā Gruži. Sarūsējuši automašīnas, vecas gultas stāv dzels, rāmi izmesti, visā garumā, kur varētu būvēt mājas, kur varētu kaut ko darīt, Ženēvas ezers, krastmala, Jūglas ezeram kāda ir krastmala, tur mums ir neredzīgo pansionus, tur ir, Kāpēc nevar būt, kur pastaigāties? Nē, latviešiem ir tāda, es nezinu, tā ir kultūras tradīcija vai mentalitāte, bet pat jūras piekrasts, mums tur ir kaut kādi 500 kilometri, tur pat taciņu nedrīkst uzbūvēt, tur neko nedrīkst darīt, jo mēs kaut ko sargājam. Bet jautājums, no kā tad mēs to visu sargājam? Jāatcerās, ka galvenais jau ir cilvēks, mēs paši, lai mēs varētu baudīt to, kas notiek. Tas nenozīmē sabojāt visur un būvēt visās vietās, bet kaut kur esam aizgājuši šajā te galējībā, Un, ja mēs runājam konkrēti par Rīgu un pie ūdens, tad mums jau ir ļoti plašas šīs te ostas teritorijas. Bet viņas savulaik tika būvētas ar domu, ka tad, kad mums bija šīs tranzīta plūsmas rietumu austrumu, tas ir apstājies jau pasen. Un faktiski tā ir lieliska vieta. Piemēram, Hamburgā taču koncertzāli uzcēla tieši šādā te rajonā, vienkārši uz paša ūdens, pat māja, man liekas, tur karājās pāri ūdens malai nedaudz, Tieši tāpatās privāta apbūve, un nevis tā, kā iedomājās daudzi, arī šis 3 miljārdu projektu īstenotājs, ka visam jābūt pa šiko un šausmīgi launi un tikai uz dārgo galu, tātad orientēts nevis uz cilvēku, bet uz kaut ko citu. Un tad paskatīsimies tās pilsētas, kur šie te degradētie faktiski ostas rajoni, tur tiek būvēts kādreiz pat konteineru mājas smukas, teiksim, studentiem uztais vienu klāsteri, Kaut kur uztais vēl kaut ko, bet tur ir ļoti daudz tā demokrātiskā pieeja. Un tas ir arī pilsētu plānošanas uzdevums, faktiski šādas te zonas izdalīt, kur varētu veidoties šādas te kopienas, neobligāti dzīvojamās mājas, bet tās vietas, kur cilvēki, tie paši studenti, nāk un tā tālāk. Jo galvenais jau ir dzīvība pilsētā. Nevis glauns dzīvoklis, ko ir nopircis kāds Dubais investors, un kurš tur atbrauc varbūt reiz 5 gados. Mums jau Jūrmalā tur ir pilns, tas ir tāda
faktiski tur ir tādi miroņu rajoni, ja, kur tur ir milzīgi, šausmīgi dārgas ēkas, kurās vienmēr ir tumša logi, ja, un viņi tur stāv. Un es negribu tādu Rīgu redzēt. Es negribu redzēt ekskluzīvo Rīgu. Es gribu redzēt Rīgu, kas ir dzīva, kur cilvēki satiekās. Taču tā, kad tu aizēji uz kaut kādu krodziņu, tev taču tur nevajag to dārgo dizainisko galdu. Vispopulārākie krodziņi ir, kur tu jūties mājīgi, kur varbūt ir kaut kāds vecs divāns, un blakus stāv vēl kaut kas tāds. Ja? Un arī šī te attieksme pret pilsētu vidu un kādā veidā mēs iekārtojam savu. Mums nevajag tiekties uz sintētisko glanci. Nu, ja tā vienkārši. Tātad, tu teici, jā, ka jābūt tā kā, tur profesionāļiem un tā, bet tomēr es domāju, ka pilsētas galva, viņam ir lielāka atbildība kā ministram, jo tomēr viņam ir, kontakti, ja Rīga ir lielpilsēta Baltijas jūrā, tev jātiekās ir ar tām konkurējušām pilsētām, jā. Tev ir jārisina šie jautājumi, piemēram, arī tas, ko mēs runājam, ja mēs gribam visu pilsētu pavērst pret ūdeni un sākt, ja tur atkal savijās visi šie jautājumi ar īpašumiem, tad tu atbalstītu tādu speciālu likumu par Rīgas statusu vai Rīga kā Latvijas galvaspilsēta, ja, lai būtu kaut kāda iespēja tev balsot arī ministru kabinetā, jo te nevar labs tramvaju speciālists vai pa komunālo saimniecību atbildīgs braukāt, teiksim, par Eiropu un slēgt kaut kādus kontaktus, un tu pats saproti, ja, ka konkurences likums mums nedarbojas, citādi jau mums nebūtu tāds bardaks vai ne, arī tā paša būvniecībā, un tu varētu atrast varbūt 3 reizes lētāk kaut kur aizbraucot, pieņemsim kaut kur uz Dāniju vai uz kaut kādu, to pašu Poliju, kas arī būvē 2 reizes lētāk, neskapēc tagad, jā. Un sarunāt kaut ko, kas vajadzīgs ļoti ātri. Es viennozīmīgi uzskatu, ka atbildīgais ministra līmenī, ministra kabineta līmenī, vai tas ir ministrs, kas atbildētu par Rīgas saimniecību un varētu šos jautājumus kārtot patiešo ar Rīgas vadību, es domāju, ka tas ir tas ir ļoti labs priekšlikums, es viņu obligāti atbalstītu, jo un faktiski to, ka Rīgas mēram būtu arī pārstāvniecība, varbūt pašam arī ministra kabineta līmenī, jo nevar praktiski neko tu nevar izdarīt ne ar ceļiem, tur ir arī valsts ceļi un tam līdzīgi, ne ar satiksmi. Ja? Tu nevari, tieši tāpatās arī ar skolām, ja teiksim, valsts ir tā, kas dod Rīgas pašvaldībai minimālo to bāzes atalgojumu skolotājiem, tam līdzīgi neviens lielais jautājums. Tieši tas pats attiecās uz, piemēram, kapitāla sabiedrībām, kur ir arī valsts līdzdalība. Ja? Nerunājot par to, ka viņi 100%, piemēram, tajā pašā satiksmes ministrijā, ko mēs nevaram ietekmēt. Tā kā, jā, es teiktu, ka tam noteikti jābūt sadarbību, vajag pacelt arī formāli tuvākā līmenī starp galvaspilsētu un pašvaldību. Tā kā tu esi Ludvika von Misesa piekritējs, kurš saka, ka cilvēkam pienāks nekas cits, kā tikai tas, ko viņš ir nopelnījis, un arī mēs uzskatām, jā, ka valstī nav jālien nodokļu maksātāji kabatās, tad kā tu redzi pašvaldību izlīdzināšanas fondu? Es saprotu, ka varbūt vecam pensionāram, kuram tur varbūt ir bijusi kādreiz tas stāsts maziņš, nevis maziņš, bet padomu laikos viņš ir bijis, ja viņam tā pensija ir maza, valsts viņam var palīdzēt invalīdiem, var palīdzēt slimniekiem. Kā tu redzi to, ka lielākā daļa valsts pašvaldību Latvijā nespēja nopelnīt to naudu, kas viņam ir vajadzīgas, un tiek paņemts no Rīgas, no Jūrmālas, jā? Tādiem, teiksim, apkārt Rīgai, tur Mārupe, Ādaži, un tiek doti šie pabalsti it kā tiem cilvēkiem, kas nav nopelnījuši. Es tieši šo jautājumu neuzdotu, ja nebūtu redzējis, cik tur labas un dārgas mašīnas stāv pie tām pašvaldību mājām. Restīvi, tad paņem no spējīgo cilvēku kabatas naudu, iedod viņam tādam cilvēkam, kas viņu nespēja vai nemāk nopelnīt, jā? Un viņi tērē to naudu pavisam kaut kādām izklaidēm. Viņi jau neatdod to naudu invalīdiem vai pensionāriem. Jā. Tavs viedoklis par to pašvaldību izlīdzināšanu. Tas ir ministra līmenī, protams, bet tev arī ir. Es domāju, ka nevajag izdomāt divriteni. Es uzskatu, ka visur ir jābūt pareizai motivācijai. Jā, bet tev 200 miljonus. Jā, bet tā pareizā motivācija ir par to, ka ja tu kaut ko labi izdari, tad tu nopelni,
Un tas pēļņi ir tavs rādītājs. Tad pašvaldības šobrīd nesaņem biznesa nodokļus vispār. Viņām nav ieinteresētības attīstīt tur ražotni vai vēl kaut ko, jo tas tikai rada troksni, iespējams kaut kādu nelielu piesārņojumu traucē pašvaldības iedzīvotājiem, tāpēc pašvaldības pamatā nodarbojās tikai ar veloceliņu un parku izbūvi. Tas viss ļoti skaisti, bet tas rada situāciju, ka faktiski ir pašvaldības, kuras ir pārvērtušās arī Pierīgā tikai pa guļamrajoniem. Es teiktu, ka būtu jāsekmē tieši uzņēmējdarbības attīstība tur, jo tad tur veidotos arī darba vietas. Un tad mazinātos sastrēgumi, tie, par kuriem mēs uztraucam, satiksmes problēmas tam līdz. Es pabeigšu. Un šis pašvaldību izlīdzināšanas vispār mehānisms, viņš jau ir kroplis savā būtībā. Viņš rada nepareizu motivāciju. Tev iedod naudu, un tu domā, es tagad gribu labāk dzīvot. Es tur uzceļu baseinu, es nopērku dārgu mašīnu. Tev jau neviens neko neprasa, un tā ir tā galvenā problēma. Un šāds te mehānisms jau nav unikāls tikai Latvijā. Viņš arī ir Vācijā. Tur savulaik, kad pievienoja to Austrumvāciju, ja? Arī tur tiek grūsts milzīgi daudz naudas, it kā attīstība tas nestrādā. Tāpēc, ka tev ir jārada mehānisms, kas ir raksturīgs cilvēkam. Cilvēks balstās uz tiem motivatoriem. Ja viņam vienkārši iedod naudu, tad viņš viņu notērē un viss. Ja? Un ja viņam tā nauda ir motivators viņu nopelnīt, viņam tiek dot iespēju, kā makšķere. Jā, bet mans jautājums tev bija kā finansu ministram, pieņemsim, nevis kā Rīgas mēram. Jā? Vai tas ir taisnīgi? Rīga ir vieta, kur brauc visu pašvaldību iedzīvotāji. Viņi brauc uz koncertu šeit, viņi brauc uz izstādēm. Jā? Tā pašā laikā Rīgai tiek noņemta nauda, kura tiek iedota pašvaldībai, uz kuru neviens nebrauc, izņemot viņus pašus. Restīvi, Rīgai papildus funkcijas, vai tas ir pareizi, ka ņem nost, teiksim. Es domāju, ka varētu uzbūvēt vienu tiltu vai vienu koncertu zāli, kur brauktu no visas Latvijas tie cilvēki. Jā, bet tad mēs uzreiz radītu disbalansu attiecībā pret pārējām pašvaldībām. Tev tā vietā šis te mehānisms būtu reformējams pilnībā. Un ir jādod pašvaldībām daļa no biznesa nodokļiem, kas tiek ģenerēta pašvaldības ietvaros. Un tad, kad šis te mehānisms iegriežās, mēs šo te izlīdzināšanas mehānismu pakāpeniski likvidējam. Es neesmu par to, ka tagad jāatņem kādam, jo tu jau tad nostādi cilvēks. Starp citu, daudz jau ārpus Rīgas pašvaldības, piemēram, Jelgava atrodas tāpatās uz bankrota robežas. Ja? Tur jau jebkurā gadījumā kaut kas jārisina, noņemot nost vēl vairāk, to problēmu tikai rada lielāk. Tas nav realistisks risinājums, vienkārši paņemt un ar cirvi nocirst un atņemt. Bet vajag iedot to makšķeri, un tad ej un to zivu pats noķer. Jā, un tad šajā kopsakarībā uzreiz jautājums ir, vai Rīgas pilsēta nāk pretīm uzņēmējiem un arī valsts, un kā tu redzi, teiksim, šo attieksmi pret uzņēmējiem, jā? Ne tikai ārzemēm, bet arī mazajiem uzņēmējiem. Es strādāju privātajā sektorā jau 20 gadus, un man darba specifika tāda, ka es arī konsultēju ļoti daudz citus uzņēmējus, un vismaz 20 gadus arī tādus, kas strādā Vecrīgā. Un visos šajos gados es esmu dzirdējis par dažādām lietām, pārmaiņām, un kādas ir tās problēmas. Ja? Un viņas ir diezgan vispārīgas. Piemēram, ja tu gribi uzcelt māju, ja, teiksim, man ir uzņēmējs, kurš ir būvējis māju gan Rīgai pieguļošā pašvaldībā, tā bija 12 stāvu milzīga ēka, gan arī viņš ir cēlis daudz dzīvokļu ēku Rīgā. Ja? Un kāda ir tā pieredze? Ja? Pieredze ir tāda, ka tu aizēji uz Rīgas domi, un visi tur ir draudzīgi. Tie cilvēki jau pēc savas būtības nav slikti, tie ierēģi. Bet ierēģi viņi nav īpaši sparīgi kaut ko darīt ātri. Viņi mēģina darīt to apdomīgi, ievērojot katrus punktu. Un tad ir tā, ka pieņemsim, ja tu Ādažos vai Mārupē aizēji uz pašvaldību, tad, teiksim, saskaņošana tev notiek, tad tur pretī sēž 2 cilvēki. Ar viņiem tomēr kā ar cilvēkiem tu vari ātrāk visu nokārtot. Kas notiek attīstības departamentā? Tātad, pirmkārt, jebkurš uzņēmējs, kas iet uz Rīgas pašvaldību, viņš zina, ka darbojās tā sauktais negatīvā atzinuma princips. Tu zini, ka tev 1. reizē un arī 3. un 4. reizē, lai ko tu arī darītu, vienalga, cik tu censtos, tev būs negatīvs atzinums, un tu tiks pie pozitīva atzinuma. Kā tas notiek? Ir attīstības komitejas sēde, un tad savācās, jā, projekts ir smuks, bet, ziniet, jums tur šitajā vietā tur ir viens elements. Es pamanīju, es iedomājos, tur ir kaut kāds elements. Un to vajadzētu sakārtot. Un tad uzņēmējs iet atpakaļ pie arhitekta, viņi saskaņo, izdara, paiet pusmēnesis, mēnesis,
un viņš atgriežas atpakaļ uz šo te attīstības komiteju. Un pat cik attīstības komitejā sēž šie te ierēģi, tad pamostās nākamā, ierēdne, kura saka, jā, bet es te tā padomāju, ir vēl viena prasība, un tagad vajadzētu ievērot to, un tas notiek 3, 4, 5 reizes, un jebkuru projektu var saskaņot tikai pēc aptuveni gada. Un tu esi šausmīgi daudz iztērējis, jo tev ir dīkstāv, tev ir paņemts kredīts un tam līdzīgi, un tās ir ļoti liels summas, un ar to saskarās pilnīgi visi, tieši tāpatās arī privātajā sektorā. Un mans piedāvājums ir ieviest amerikāņu kāzu principu. Ja mēs skatāmies, kā svin kāzas, tur Hollywoods filmās, tad tur vienmēr uzdod jautājumu, vai kādam nav iebildes, kad šie cilvēki būs kopā. Un tad ir frāze speak now or never, vai runā tagad, vai turi muti. Un ar tiem ierēģiem, ja teiksim, es vadītu Rīgas domu, būtu tieši tas pats, viņi ir labi cilvēki. Bet, draugi mīļie, sagatavojieties, tā kā jūs ejat runāt par projektu, izņemiet ārā uzreiz visu, kas jums ir iebildes, viens īsts saraksts, un tādā veidā tu var saīsināt šo te saskaņošanas laiku vairākas reizes par daudziem mēnešiem. Tā ir vienkārši lieta, ja? Un tie labie cilvēki, es domāju, sāks strādāt efektīvāk. Un otra lieta, ir diezgan daudzās sfērās Rīgas doma nodarbojās ar to, ka viņi speciāli bremzē kaut ko. Tāds piemērs šai sezonai, lai tu atvērtu vasaras kafēnīcu, piemēram, Malas dārs, tad tur ir tādas stelts, tie lietusargi lielie, ko dod alus ražotāji, tā ir tas reklāmas materiāls kopā ar savu produkciju. Viņi jau viņas visas ir nodrukājuši jau sen, jau tur pasūtījuši Polijā tā tālāk, viņš nāk lielos daudzumos. Rīgas doma šogad ir izdomājis, ka tas uzraksts uz tās teltiņas vai tur, viņš nedrīkst būt tik garš, cik viņš ir, bet viņam jābūt tur pa pāris centimetriem mazāk. Viņi ir izdomājuši, tāpēc, ka laikam tāpēc sabruks UNESCO ēkas. Viņi to ir izdomājuši, viņiem ir jaunas prasības. Un tad uzņēmējs, protams, iet pie saviem juristiem, maksā juristiem, tad viņi iet runāt Rīgas domu, un Rīgas doma pasaka, mēs jums atļausim uzsākt tagad to sezonu un sākt strādāt. Kā viņi pabeigt, to jau neviens vēl nezina. Un līdzīga situācija, piemēram, ir ar tie paši reklāmas stendi uzstādījuši, katru gadu kaut ko izdomā. Priekš kam? Es domāju, ka viņiem tur nav ko darīt. Un ja tev nav ko darīt, tad tu sapņaini sēdi un tu izdomā dažādas lietas, ko tu tiešām varētu šajā dzīvē pasākt un ar ko nodarboties. Un tā ir runa par birokrātiju. Un šādā veidā ir uztaisīta šī te valsts pārvalde un arī pašvaldības pārvalde. Un es uzskatu, ka viņi var ļoti viegli mainīt. Tur ir vajadzīgs tikai vadītājs, kurš iedveš citu elpu šajā te visā procesā un liek strādāt savādāk, izmantot šos normatīvus nevis, lai bremzētu, lai to izstieptu milzīgā garumā, bet lai saīsinātu šos procesus. Un īstenībā Rīgas vadības galvenais uzdevums arī ir tur, ka tas politiskais vadītājs, viņš nosaka toni, kādā veidā, kas ir jādara. Precīzi. Es domāju, ka visi var pārliecināties, ka mums nebūs labāki kandidāti, teiksim, kas vadīs pilsētu, kā Guntars Vītols.